Mēs Latvijā! Tu Latvijā! Mēs Latvijā! Dzīvojam, radām un mācamies! Kā to darīt kopā? Kā kļūt piederīgiem zemē, kurā esam piedzimuši? Atbildes meklēsim kopā šī podkāsta Es, Tu, Mēs Latvijā sērijās. Labvakar, cienējamie podkāsta klausītāji un skatītāji! Mani sauc Viktora Fedoseva, un es esmu ISP Erasmus Plus projekta Es, Tu, Mēs Latvijā vadītāja. Es mācos Liepājas Dzintrā vidusskolas 12. klasē un pastāvu jauniešus, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda. Domāju, ka ne man vienīgais šobrīd aktuāli ir jautājumi par savu vietu Latvijas sabiedrībā. Kā kļūt tai piederīgai, kā iekļauties, kāpēc tas ir svarīgi? Par šiem jautājumiem ar mums neviens nopietni nav runājis, un šajā reformu jūkli esam apjukuši. Tāpēc ar šī podkāsta palīdzību mēs gribam uzrunāt un iedrošināt jauniešus Latvijā, kuru dzimtā valoda nav latviešu. Tāpēc meklēsim atbildes kopā šī podkāsta sērijas Es, Tu, Mēs Latvijā. Jā. Pirmais projekta podkāsts būs veltīts mūsu valsts Latvijas 105. dzimšanas dienai. Pirmais projekta podkāsts būs veltīts mūsu valsts Latvijas 105. dzimšanas dienai, un tā tēma būs Kas man ir Latvijā? Šodien kā pirmais podkāsta Es, Tu, Mēs Latvijā viesis ir manas skolas Liepājas 7. vidusskolas direktors Pāvils Jurs. Jā. Es nezinu, kā tur, es pirmo reizi piedalos podkastā, es nezinu, kā jāsaka labdien, vai labrīt, vai labvakar, tāpēc es lietošu neitrālu formu sveicināti. Liepājas Dzintara vidusskolas direktors Pāvils Jurs. Ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Jā, vispār mēs gribam uzzināt bišķiņ par jums sīkāk kaut kādu, bet sīkāk, bet īsāk. Par mani kā par... Kā par cilvēku, ar ko jūs nodarbojaties, varbūt, vai kaut kas tās? Labi, man ir tāds... Man ir darbs, kas ir ļoti saudabīgs un ļoti atbildīgs darbs un ļoti grūti prognozējams darbs. Jūs minējāt vienu reformu pārēju mācībām latviešu valodā, tad es domāju, ka jebkurš izglītības iestādes vadītājs pēdējā 5 gadē ir saskāries ar ļoti dažādām reformām. Atcerieties, mums ir bijis Covid, viena reforma, otra reforma, skola 2030. Tā kā tas ir tā izaicinājuma pilns posms, tad viens mans darbs ir Liepājas ar lepnumu vadīt Liepājas Dzintara vidusskolu. Otrs mans darbs ir arī sirds darbs. Esmu Liepājas universitātes profesors, vadošais pētnieks. Tā kā manī ir 2 šķautnes. Viena ir skolotāja šķautne, un līdz ar to arī direktora šķautne, un otra ir zinātnieka šķautne. Līdz ar to nereti manī ir tādas cīņas iekšējas, vai es kā skolotājs un direktors, vai es kā pētnieks, bet tas palīdz pieņemt ļoti racionāls un pamatots lēmums. Tas ir attiecībā par mani, mēs runājam par amatiem, bet cilvēka vērtība jau nenosaka amati. Jā. Amati nāk un iet, bet cilvēks paliek. Un līdz ar to, ja mēs atgriežamies pie Es, Tu, Mēs Latvija, tad, manuprāt, pats galvenais ir tas, ka es esmu cilvēks, kas stāv un krīt par Latvijas vērtībām. Esmu cilvēks, kas ikdienā strādā pie tā, lai mūsu valsts, man gribētos ticēt, attīstītos un augt. Un attiecībā par pārējiem mācībām latviešu valodā, vai tas, ko jūs minējāt, ka jaunieši, tie, kuriem dzimtā valoda nav latviešu valoda. Es šeit negribētu nodalīt krievus, ukraiņus vai baltkrievus, bet tiem, kuriem dzimtā valoda nav latviešu valoda, tad es esmu tas eksemplārs, ja tā var teikt, dzīves piemērs tam, ka ir iespējams
ne tikai iemācīties latviešu valodu, bet viņu pilnībā pārzināt, neatkarīgi no tā, no kuras ģimenes tu esi nācis. Es neesmu nācis no tipiskas latviešu ģimenes. Es esmu no tāds padomu laika bērns, bet pie visa tā ģimenē tika ieaudzināta mīlestība pret savu valsti. Un, manuprāt, tas ir primāri, kas būtu jādara katrai ģimenei, neatkarīgi no tautībām, ir cieņa un mīlestība pret valsti, kurā tu dzīvo. Tas ir viens, un otrs, tā ir spēja pieņemt, mīlēt, cienīt, protams, tajā pašā laikā nepazaudējot to kultūras piederības telpu, kādā tu esi. Un, manuprāt, arī Satversme to ļoti labi skaisti arī parāda. Tā kā, manuprāt, viss dzīvē ir iespējams, bet ļoti labi, ka jūs runājat par tām problēmām, par to, ka jūs jūtaties, kā jūs teicāt. Mēs nejūtam piederīgi. Jūs nejūtaties piederīgi, un protams, tas, kas vairāk nekā 30 gadus, nekas ar šo jautājumu netika darīts, un tagad kāds naivi cer, ka uz viena klikšķīša tas viss notiksies, pārēji. Protams, ka nē, bet vismaz mēģinot meklēt iemeslus, nevis tam, kas ir bijis, bet varbūt drīzāk mums ir jādomā, ko darīt, lai jūsu piederības izjūta būtu lielāka. Es jūs teikšos nomierināt, jūs neesat vienīgie kā etniskā kopiena, kas nejūtās piederīgi Latvijai. Diemžēl, bet absolūti visi pētījumi rāda to, ka cilvēks jau pēc dabas, neatkarīgi no etniskās piederības izjūta valstī svārstās kaut kur pie 28, svītrī 35. Un tāpēc šeit ir jāuzdod cits jautājums, kāpēc Latvijas iedzīvotāji, taiskaitā jūsu mērķa auditorija, nejūtas iespējams piederīgi. Bet es vēlreiz gribu uzsvērt, ļoti labi, ka jūs par to runājat. Jo cilvēka piederības izjūta, viņa tiek veidota, ja cilvēks jūtas vajadzīgs savai valstī, ja viņš jūtas novērtēts, un viņam ir iespējas pašrealizēties. Ja cilvēkam nav šīs iespējas pašrealizēties, ja viņš nejūtas vajadzīgs, tad neatkarīgi no etniskās piederības, cilvēka piederības izjūta valstī pazeminās. Tas ir pašsaprotami, jo neviens jau nav teicis, ka, ja jūs piedzimuši vienā vai otrā valstī, jūs būsiet 100% piederīgi. Mēs taču neesam, tādā kā dzimbūšanā, tā tas vienkārši nestrādā. Līdz ar to, domājot par to, kāpēc tas tā ir izdevies, tas tā viss sanāca, es gribētu akcentēt vajadzības pašizjūtu, iespēju pašrealizēties savā valstī. Tas, manuprāt, ir ļoti būtiski. Jā. Jūs vienkārši atbildējat jau uz visām jautājumiem, kas mums vispār ir. Bet uzdošu tos vēlreiz, un vēl video gaitā mēs vēl pārunāsim ar to. Un dosimies pie pirmā mūsu jautājumā. Ar kādam 3 lietām jūs asociējaties Latvijā, un kāpēc tas ir? Redziet, jums jautājumi bija gatavi. Atbildes man tik ātri. Labi, es mēģināšu. Es nezinu, kāpēc, bet man Latvija, tas pirmais vizuālais, ar ko man asociējās Latvija, tas ir mūsu brīvības piemineklis. Tā ir Milda, kas tur 3 zvaigznes. Tātad 3 kultūrvēsturiskie novadi. Tas ir pirmais, tas vizuālais Milda un Latvijas Republikas karogs. Nezinu, kāpēc, bet tas ir tas pirmais, kas man nāk prātā. Otrs, un tā ir filozofiska atbilde, Latvija, katram Latvijas iedzīvotājiem ir sava. Kādam tā ir viņa viensēta, kādam tā ir viņa māja, kādam tas viņa dzīvoklis un tā tālāk. Man Latvija otrā vietā, tomēr asociējās ar manu pilsētu. Tā ir Liepāja, un Liepāja man ir ļoti, ļoti tuva, un tā ir mana Latvija. Un trešā asociācija, kas ir Latvija, tad es teikšu tā, ka Latvija priekš mans ir visa Latvijas vēsture un kultūra. Bet tas laikam ir saistīts ar to, ka esmu vēstures skolotājs. Visa Latvijas kultūra, visa Latvijas vēsture, tā ir kā daļa un neatņemamā no tā, kas ir Latvija. Man tas ir svarīgi. Es saprotu, ka varbūt es no malas izklausos vecmodīgs, bet Latvijas vēsture man ir svarīga, tāpat kā Latvijas kultūra man ir svarīga. Es nezinu, es neskaitu tā, ka jūsu
tā redze uz Latviju ir tā kā veca. Nē, nu es Kaut kas nezinu, varbūt, ka nav. Nu, man jūsu atbilde patīk, un man tā kā viņa imponē. Un padalīšos ar savam izjūtām un ar savam asociācijām. Viņi nav tādas nopietnas, bet pirmais tas ir piparkūkas, pat tāpēc, ka tas no bērnības ir tas piparkūkas garša, kuru es neviena valsti, nav tāda. Man liekas, man nebija pieredzes, lai to pagaršot. No tādas piparkūkas kā Latvijā nav nekur. Jā, viņi ir foršas. Otrais, man liekas, man ir Lāčplēšu diena, un tas Lāčplēsis. Es nezinu arī kāpēc, bet man bērnībā arī tā kā 1., 3. klase man patika tas tels ar tiem lāču ausiem un viss tās. Un trešais, man arī asociēs ar Latvijas karogu un ar Latvijas himnu, jo visu manu bērnību līdz 18 gadiem mums to rada un tā kā mums rada to, ar ko man tagad asociējas tas, Latvijā. Tas jau ir tas skolas uzdevums, gribot, negribot, bet himnu jādzied, un līdz ar to šī ir arī atbild uz to pirmo jautājumu. Kādā tad veidā var to piederības izjūtu veidot, tad es neatklāšu jaunu Ameriku, bet tā ir ģimene, un tā ir skola. Un skola gan mācību procesā, gan arī ārpus mācību procesa. Jo es domāju, ka jebkurš skolēns, jebkurš bērns, jebkurš cilvēks, ko viņš dara? Viņš primāri skatās uz citu cilvēku, uz pieaugušo cilvēku. Viņš skatās, šitas labs, šitas ir ok, bet ja tas bērns vai jaunietis redz, ka pieaugušais sludina vienu, bet dara pavisam kaut ko citu, tad zūd tas ticamības moments, Vispār ir grūti ar mums ar ģimenēm, īpaši to piederības sajūtu kaut kā sajūst. Bet labi, bet īpaši man ir labi, ka man tas ir skola, ka skola man rāda to, ka mēs esam piederīgi, ka mēs esam svarīgi, ka mums skola to dot un rāda to. Tieši tā, protams, katram ir savu ģimene, un es domāju, tad mēs tagad nediskutēsim par to, ka katram ir tā citādāka ģimene, un es domāju, ka tagad visos šajos ģeopolitiskos apstākļos, sabiedrība ir sašķelta, zināmā mērā. Viens ir par vienu, otrs ir par otru, bet es alaži esmu teicis, ka skola nav tā vieta, kur mums vajadzētu radikalizēties, skola nav tā vieta, kurā mums būtu jāapspriež par to, kurai pusē būt. Jo mēs esam skola, mēs strādājam Latvijā, mēs, piedodiet, runājam atklāt valodu, mēs saņemam finansēm no Latvijas nodokļu maksātājiem naudu, un mums ir jāievēro Latvijas likumdošana, un viss, un šeit nav nekādas diskusijas. Un pilnīgi pareizi, nav jau tā, ka, ja mēs atgriežamies pie sarunas par jauniešiem, kuri nenāk no latviešu vidus, nav jau tā, ka arī latviešu ģimenēs, piedošanu, visi runā par to, par piederības izjūtu Latvijai. Patiesību sakot, ir statistiski nozīmīgas atšķirības starp uztver par Latviju krievalodīgiem vai cits valodas piederīgiem un latviešiem. Atšķirība ir viennozīmīgi, bet mēs nevaram runāt, ka tikai un vienīgi tie jaunieši, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, ka viņi ir tādi vienīgie, ar kuriem iekšē ir kaut kāds problēmas. Visiem pārējiem problēmas nav. Tā tas nav. Es nezinu, cik tas ir vietā vai nevietā runāt, bet nav jau tā, ka visi latvieši zina Latvijas vēsturi. Nav jau tā, ka latvieši jaunieši zinātu Latvijas kultūru. Tā tas nav. Līdz ar to es teiktu, ka pastāv, protams, atšķirības, nozīmīgas atšķirības, bet mēs nevaram runāt par to, ka jaunieši katrs dzīvo diametrāli pretējā pasaulē. Tā tas gluži nav. Un šī piederības izjūtu Latvijai, viņa būtu jāveicina ikvienā jaunietī neatkarīgi no
no valodas, no viņa dzimtās valodas. Jā. Absolūti neatkarīgi no tā. Un es teiktu tā, ja mēs pie tā nestrādāsim, tad tā ir bumba ar laika degli. Jo neatkarīgi no etniskās piederības, ja cilvēks nejūt piederību savai zemē, neatkarīgi par kādu zemi mēs tagad runājam, ko viņš darīs? Viņš brauks prom. Jā. Viņš teiks, viss, es te neesmu vajadzīgs, man nekas nav vajadzīgs, un viņš ņems un brauks prom. Tālāk skatāmies uz ekonomisko ietekmi, skatāmies uz tālāko ietekmi. Tā kā te ir paradigmas maiņa no visām pusēm ar dziļu izpratni, ka jaunieši tā ir mūsu nākotne, un bioloģiskais cikls dara savu, cilvēki taču noveco, un piedošanu, bet viņi arī nomirst. Līdz ar to vienmēr ir jautājums, kas nāks vietā. Jā. Un vietā jānāk ir, manuprāt, cilvēkiem, kuriem Latvija, mūsu gadījumā, Latvija nav sveša. Cilvēkiem, kuri saka, tā ir mana zeme. Jā, es savā ģimenē varu runāt, es atvainojos, jebkurā valodā. Mēs taču nevienam nav noslēpums, ja mazākuma tautību kontekstā mēs runājam par pārējām mācībām latviešu valodā, un jaunieši beidzot ir sapratuši, ka valoda ir jāzina citādi, citādi būs grūti, kā tu nokārtos eksāmenus un tā tālāk. Bet tajā pašā laikā, lai tā jaunatnes daļa, kur jūtās kaut kā nesaprasta, bet paskaties uz etniski latviešu jauniešiem. Viņiem angļu valodas rezultāti ir labāk nekā savas dzimtās valodas rezultāti, latviešu valodas rezultāti. Tā kā, redziet, es gribu teikt to, ka nav tā, ka jaunietis, kurš nav, teiksim, etniski piederīgs Latvijai, nav tā, ka viņš ir vienīgais tur pazudušais. Vēlreiz saku, ir ļoti daudz jauniešu, kas vienkārši ir pazuduši šajā jautājumā. Bet daudz svarīgāks ir cita lieta. Daudz svarīgāka lieta ir, ko sauc par tādu pašizaugsmi vai pašizglītošanos. Ja tu redzi savā apzinīgā vecumā, ka, piemēram, mājās nav tās atdevas, ka vecākiem varbūt, vecākiem, piemēram, neinteresē lāčplēšu diena, lāpu gājiens. Daudzumā. Bet pagaidiet, daudz var neinteresēt lāpu gājiens. Bet vēlreiz, ja jūs kā pieauguši jaunieši, ja tā var teikt, ja jūs jau to sākat saprast, ja jūs valodā runājat čekot līdzi, tad varbūt nav jāgaida uz vecāku. Tas nozīmē, es varu aiziet pats lāpu gājiens, nozīmē, ka es pats varu kaut ko izdarīt. Tad te ir tas jautājums, ja jūs jūtat, ka kaut kas nav kārtībā, varat darīt arī paši. Jā, es piekrītu. Es daudz piekrītu, jo man ir tāda situācija ar Dīnu, jo man ir visur ir jāgaida, ka pašai jātaisa, pašai jāiet, pašai jāstrādā, jo es sapratu, ka, tieši man, pēdējo gadu laiku es sapratu, ka man Latvija nav sveša, jo kur tad es braukšu, ja es gribu braukt? Jo, pirms tā gada man liekas, ka, tur kaut kur būs labi, bet kad es ceļoju un kad es to redzu, tur viss ir, vienāds kā mums. Visur ir tā vienādas problēmas. Un būtu labāk, lai paliek šeit un, uztaisīt Latvijai labāk. Un darīt to, ko es varu, kas ir atkarīgs no manim, lai panāk šeit kaut kādam labumam. Tieši tā, jo ir tas ļoti labais teiciens, ka visur ir labi, kur mēs neesam. Jā, un ja mēs šeit esam dzimuši, tad, manuprāt, būtu grēks neizmantot iespēju dzīvot savā brīvā valstī. Un kas vienīgais, kas ir, tas tiešām ir vienīgais, kas ir jāizdara tiem jauniešiem, kuriem iespējams nav atbalsts no ģimenes par piederības izjūtu Latvijai. Vienīgais, kas ir nepieciešams, mācīties latviešu valodu, kas ir kā rīks, kas jums kā jauniešiem ļaus komunicēt ar latviešu jauniešiem. Es domāju, piedošanu, latviešu jaunietim, es nedomāju, ka viņš ir tik
tik ksenofobisks, ka tur atnāk krievalodīgais jaunietis, kas runā latviski, nedodies tur galotnīt nepareizi, un tas latviešu jaunietis, ej prom no šejienes, es jūtu, ka tu, neesi latvietis, es jūtu, ka tur pēc deguna tu esi, viens tautas pārstāvs vai pēc acīm trešās tautības pārstāvs. Nu tā jau realitātē nav, bet paņemiet latviešu jauniešu, paņemiet vispār jauniešu, viņiem taču vispār savā starpā nav nekādas problēmas. Runā, tusējās kopā, veido ģimenes kopā, civilizētā pasaulē. Neviens nešķiro, nevienu cilvēku pēc etniskās piederības, bet galvenais ir jūsu savstarpējās attiecības. Galvenais, lai jūs saprastu viens otru. Tāpēc latviešu valoda kā valsts valodas zināšanas ir nepieciešama. Sāciet ar to. Nākamais. Latvietis, kad piedzimst, viņam neviens šūpulī neieliek zināšanas par latviešu kultūru. Viņiem, tāpat kā ikvienam citam, iespējams ģimenē neviens nestāst par to, cik nozīmīgs ir Lāčplēša diena, kas ir Miķeļa diena vai vēl kaut kāds dienas. Te mēs varam būt mierīgi. Te visi jaunieši ir līdzvērtīgi, bet tā sāls ir tajā, ka latviešu jaunietis, ja viņš zina valodu, viņš var to ātrāk apgūt. Tas nozīmē vienīgais, kas paliek, lai jūsu drošības sajūta būtu tāda gatavotāka, ir tiešām ņemt un no sirds mācīties latviešu valodu, skatīties latviešu filmas, aiziet uz latviešu teātra izrādi, uz priekšu, kā tad to kultūru mēs veidojam. Kultūru cilvēks iepazīst caur konkrēto darbību. Kultūras piederības telpa, tas nav, es attaisu Wikipēdiju vai GPD chatu vai ko jūs tur varat vaļā, es nezinu, Faceitī, Instagramā, TikTokā, un aiziet viss, tagad es būšu piederīgs Latvijai, tagad es saprotu latviešu kultūru. Nē, tas nozīmē, ka šis cilvēka izziņas process, viņš ir neatkarīgs no tā, vai tas ir latviešu jaunietis vai cits tautības jaunietis. Bet vienkārši. Jā. Jau varam ķerties pie otrā jautājuma. Uz kurieni Latvijā jūs aizvestu savus viesus un kāpēc? Ja jūs bijat tādas vietas? Protams, man ļoti daudz delegācijas bija un būs un ir. Pirmā tā ir Liepāja. Liepājas lielākās mehāniskās ērģeles pasaulē, Trīsvienības katedrālē. Liepājā ir vecākais Latvijas profesionālais teātris. Liepājā tramvaja līnija bija pirmā Baltijas valstīs. Liepājnieki ir daudz ko stāstīt par savu pilsētu. Tā galā ir roka galvaspilsēta Latvijā. Tas ir viens, Berča arhitektūra. Tā kā Liepāja te var stāstīt un stāstīt. Otrs, protams, tā ir Rīga. Jā. Jo, Vecrīgas maz, kas ir palicis, bet tomēr tā ir Rīga. Un trešā pilsēta, tā noteikti būs Rundāls pils. Jo tā ir baroka laikmeta, pērle. Tā 3 vietas. Lai man piedod Sigulda, uz Siguldu arī, kad ir rudens viennozīmīgi, bet man bija jānosauc 3. Tāpēc 3 būs Liepā, Rīga un Rundāls pils. Jā. Rundāls pils ir grandiozi, jo es tur arī biju, bet es biju, kad man bija 14 kaut kur, un man tur reāli patīk. Tur reāli ir ļoti skaisti, ļoti tie visi pagalmi, viss tas pašpils. Tas ir, jā. Ja būtu iespējas, vēl vienreiz tur aizbraukt. Jā, visu dzīvi vēl priekšā Rundāls pils ilgi stāvēs. Jā, es ceru. Var braukt. Labi. Vai jūs esat latvietis? Jūs iepriekš jau teicat, bet šeit ir jautājums un... Ar mani ir sarežģīti. Jā. Ar mani ir sarežģīti, jo jautājums, kurā brīdī mēs sakam, ka cilvēks ir latvietis vai krievs vai Azerbaidžāns vai vienalga kāds amerikānis? Pēc ieraksta pasē. Ja pēc ieraksta pasē, man tautība vispār tur nav norādīta. Ja mēs runājam par ierakstu pasi. Ja mēs runājam par padomu laika tradīcijām, jo esmu dzimis padomu laikā, toreiz tie, kur nezina, tautību deva izejot no tā, kāda tautība ir tavam tēvam. Jā.
Nu, lūk, te man atkal ir problēma, jo tēvs nāk no Ukrainas. Nu, kas es tur īsti esmu? Krievs, Ukraiņas. Nu, var jau dažādi spēlēties, bet esmu mācījies latviešu skolā, esmu pabeidzis latviešu skolu, esmu mācījies, augstskolā Latvijā, latviešu valodā. Man viss manā dzīvē ir bijis latvisks, es rakstu grāmatas, tā skaitā arī latviešu valodā un strādāju visur latviešu valodā, tāpēc es sevi identificēju kā latvietis. Jā. Es arī, man gribētos ticēt, es zinu Latvijas vēsturi un latviešu valodu. Tā kā, bet novilkt tādu stingru robežu un teikt, ziniet, esmu tikai latvietis, tā arī īsti nav, jo manī ir mans tas ģenētiskais kultūras kods, kā jau katram cilvēkam, kurš dalās divās daļās. Nu, tāpēc, ka ir krievu kultūra un ir ukraiņu kultūra, bet es jau ikdienā nedzīvoju ar krievu kultūru, vai ukraiņu, vai slāvu kultūru. Es pat nezinu, krievu kultūras vēsturi, ja mēs tā, es nezinu tik labi kā latviešu. Es nezinu paražas, tāpēc tādā kultūra vēsturiskā izpratnē esmu vairāk piederīgs pie latviešu telpas. Bet jautājums, vai man ir morāls tiesības vai juridiskas tiesības teikt, ka esmu latvietis. Un tagad apsēdināsim kādu latvietu, un viņš tagad tā skatīsies, paga, bet tu te piedzimi padomju savienībā, tur tēts viena tautība, māma, otra tautība. Jā. Nē, mēs to neņemsim pie sevis. Nē, tu tā neesi čista latvietis, ja? Tas ir tas mans dzīves stāsts par tām piederības telpām. Jā. Mēs veicam vēl aptauju. Mums bija 2 aptaujas, un viena aptauja bija janvārī, kad mēs tikai rakstam to projektu, un tur mēs dabūjam tādas ciparas, ka Latvijai piederīgi jūtas no mūsu skolas jauniešiem tikai 28%. 72% jauniešu Latvijai nejūtas piederīgi vai nav pārliecināti par to. 56% uzskata, ka viņi slikti runa latviešu valodā. Cik procentu? 56%. Un 64% jauniešu atzinuši, ka viņam nepieciešama palīdzība latviešu valodu apguvē. Un ir jau otrā. Līdz vakardienam mums atbildēja aptauja, ka 47% jaunieši nav pārliecināti par to, ka viņi ir piederīgi Latvijai. 10% jaunieši neuzskata sevi piederīgi Latvijai, un runājot par latviešu valodu, 48% jauniešu runā latviešu valodā, tikai tad, kad viņiem tas ir ļoti nepieciešams. Un 28% jauniešu uzskata, ka viņi labi runā latviešu valoda, bet 25% jauniešu saprota, bet nerunā. Un varbūt jūs varat kaut kā tā, to komentēt. Jā, bet ja man tie skaitļi būtu priekšā, man būtu vieglāk komentēt. Bet labi, es tagad... Varbūt es varu parēt. Nē, man ar atmiņu. Labi. Pagaidām visi kārtībā. Bet jūs tur vajag paskatīties, bet es pareizi atceros, ka pēc fakta otrās aptaujas rezultāti uzrāda labāku rezultātu nekā bijis. Jā. Tas jau ir labi. Jā. Nākamais, pirmā aptauja, kad tika veikta? Janvārī. Tas ir kad janvārī? Apmēram 10. janvārī kaut kā. Šā gadā janvārī. Lieliski, un otra aptauja? Pagājuši nedēļu. Fantastiski. Kāpēc fantastiski? Tāpēc, ka mums ir faktos balstīts rezultāts. Jo tad, kad mēs sākam redzēt, es sāku vadīt Liepājas 7. vidusskolu, tagad tā ir Liepājas Zintaru vidusskola. Es domāju, ka neviens kolēģis man neļaus, un neviens bērns man neļaus samelot.
jau sākot darbu skolā, esmu runājis par nepieciešamību stiprināt latviešu valodu un latviešu kultūru. Es varu to apstiprināt. Tā ir, tieši tā. Tagad, kad notika valstī, kad tika proklamēts, ka būs pārēj mācībām latviešu valodā šogad ir 1., 4., 7. klase, mēs skolā kopīgi ar skolotājiem esam veltījuši daudz laika un esam izstrādājuši un reāli arī ieviešam dzīvē konkrētu pasākumu plānu pārējām mācībām latviešu valodā, kas sevi ietver, tai skaitā arī šis projekts. Jā. Tai skaitā vēl citi jauniešu līdzdalības projekti, kas ir Liepājas mērogā. Tā kā tas nozīmē tikai vienu, ka šie rezultāti parāda, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Tā kā es šos rezultātus uztveru kā ļoti tāds glaimojošs, tas ir ļoti labi. Protams, kā latviešiem ir vienmēr tā, viņi saka, bet, bet mums ir jābūt paškritiskiem un jāredz, ka, ir vēl kur strādāt. Jā. Ir vēl kur strādāt un par to atbalstu, ko jaunieši saka, ka viņam nepieciešams lielāks atbalsts latviešu valodas apguvēji. Mana prakse rāda to, ka daļa no skolēniem, viņam tad par to vajadzētu tā kā varbūt nedaudz skaļāk parunāt vai pateikt vismaz, skolotājiem, piemēram. Es pieļauju iespēju, ka kolēģi būtu gatavi strādāt vēl, bet ja jaunietis, piemēram, kā būt, ja jaunietis, kas jūt un viņš saprot, hei, man vajag lielāku atbalstu, bet viņš, pieņemsim, klusēm skolotājiem nesaka. Jā. Kā būt, ja viņš stundas laikā pateikt, vai pēc stundas, nav svarīgi, skolotāji, nezinu, jūs runājat latviski, lūdzu runājiet vēl vairāk, skolotāji, lūdzu palīdziet man. Skolotājs, es labprāt gribētu pamācīties vairāk, lūdzu iedodiet man kaut kādu literatūru vai saiti, kur es varētu palasīt vairāk latviešu valodā. Es domāju, tas ir tas stāsts, par ko es teicu iepriekš. Jā. Būtu bezgalīgi labi, ja paši skolēni vērstos pie skolotājiem ar tekstu, skolotājs, man ir vajadzīga palīdzība. Lai viņiem pašiem būtu iniciatīva. Jā, lai viņi nāk, jo pretējā gadījumā, pagaidi, tu vadi stundu latviešu valodā, ko jūs visi skolēni darat, kad es runāju latviski, visi māja galvu. Jā. Māja galvu, es uzdodu jautājumus, daži atbild, vai ne? Jā. Daži neatbild, tāpēc, ka kautrējās vai baidās vai vienalga kā. Bet kā es varu zināt, kā skolotājs, vai tās latviešu valodas jums ir pietiekami, vai jūs kaut ko nezināt, vai kas īsti ar jums notiek? Un te ir stāsts par mācīšanās stratēģiju no skolēnu puses. Bet ar to visi grēko, ne tikai tur latvieši vai krievi vai ukraiņi vai bērni vai studenti vai skolēni. Ja jūs kaut ko nesaprotat, bet uzdodiet jautājumus. Jūs visi sēžat, tā kā autobusā ir tāda sunīts tāds, viņš visu laiku krata galvu. Tu domā, visi saprot, bet tad tu sāc uzdot pretjautājumus, izrādās pusē neko nesaprot. Jā, tā kā es teiktu tā, tad inicējiet, tad sakiet, palīdziet mums skolotājiem, un mums sakiet, ka tā ir problēma, ka jums vajag palīdzību. Es esmu vairāk nekā pārliecināts, ka skolotāji palīdzēs. Komentējot datus par, protams, jebkura data, tad man jājautā, kāda ir izlases apjoms proporcionāli ģenerāli kopai, tad man būtu jārunā par datu validitāti, man būtu jārunā par demografisko šķērsgriezumu, lai es tā saprastu, cik tie dati ir ticami, bet, pieņemsim, labi, jūs veicat mazo izpēdi, pieņemsim, ka šie dati atspūguļo, teiksim tā ir fotofiksācija, tā ir fotofiksācija. Jā. Tad man ir jājautā, kurās klasēs notika tā? 7. līdz 12. klasē. 7. 12. klase. Labi, un tagad pārējām pie šīs te komentēšanas sadaļas par latviešu valodas lietojumu. Jā. Ir 3 veida situācijas. Pirmā situācija, kad jaunietis brīvi lieto valodu, neatkarīgi no tā, kur valodu viņš mācās, latviešu valodu, angļu valodu, vācu valodu, franču valodu. Jā, visas šīs valodas mums ir iespējams skolā. Ir taču, jā.
Viens, un ar tiem problēmas nav. Bet ir jaunieši, kuriem ir, viņiem, viņi nejūtās droši, komfortabli, viņi baidās runāt, jo apkārtējie varētu viņus, tā kā izsmiet, piemēram. Jā. Oi, kā tu runā nepareizi, tur galotne tāda. Tad mums ir jāmaina komunikācijas kultūra. Mums ir saknē jāmaina komunikācijas kultūra, jo civilizētā pasaulē, ja jūs aizbrauksiet uz Vāciju, nezinu, vienalga kādu valsti, jūs tur šķībi greizi nepareizi runāsiet angļu valodā vai vācu valodā. Un ko viņi teiks? Ko tie ārzemnieki teiks, kad jūs mēģināsiet runāt angļu valodā? Man liekas, ka viņi neko tādu, tieši tādu smieku, kā nepasmies par to. Nē, nosodoši nebūs. Jā, Viņi nesmiesies. jā. Viņi pateiks, oh, you speak so well, oh, it's very nice. Viss, viņi atbalstīs, viņi noteikti neizsmies tevi. Tu tur sajauc, tur simple past vai tur pilnīgi, manuprāt, pilnīgi, tas nav tas būtiskākais. Līdz ar to skolā mums ir jāveido tāda atbalstoša vide, bet mēs jau kā skolotāji nevaram jūsu vietā to atbalstošu vidi veidot. Tas ir jautājums arī pašiem jauniešiem. Jā. Tad, kā jūs sakat, come on, tad palīdziet viens otram, tad atbalstiet viens otru, palīdzat viens otram, jo tas, ko mēs redzam stundās, mācību procesi, durtiņas ciet, mēs jau nezinām, ar ko jūs tur nodarbojaties. Mēs taču nestāvām skolā, neklausamies, kādā valodā jūs runājat. Mēs arī nevienam nepārmetam. Mēs uzskatām, ka skolas uzdevums ir palīdzēt, bet nereti tā palīdzība ir paša, kā tur ir tas teiciens, slīcē rokās. Tad atbalstiet viens otru, ja? Lai nebūtu tā, ka bērns cenšas runāt jaunietis latviski, viņš pasaka kaut ko nepareizi, pusi klases smējās. Par ko tu smejies, ja cilvēks cenšas? Un trešā problēma, es domāju, par to arī jāsaka atklāti, bet tā ir neliela daļa, bet ir jaunieši, kuri nerunā latviski tikai tāpēc, ka viņiem ir jāpiepūl savas smadzenes. Jā. Protams, ir vieglāk runāt savā dzimtā valodā. Man, piemēram, ir krietni vieglāk runāt latviski nekā krieviski. Es domāju latviski. Man nav problēmas, līdzīgi kā šis podcasts ieraksts. Es taču nezinu, kāds tagad jautājums man uzdos. Ja man tagad būtu, piemēram, jāatbild krievu valodā, es tik raiti nerunātu. Es runātu lēnāk. Kāpēc? Tāpēc, ka man būtu jāmeklē vārdi. Jā. Jo es krievu valodu tik labi nepārzinu, kā latviešu valodu. Vai, piemēram, mūsu podcasts tagad pēkšņi sāktos angļu valodā. Cik raiti mēs tad runātu? Noteikti, ka tas būtu pagaidi, kāds tur bija vārds, kā man tur pateikt, vai podcasts ir vācu valodā? Es vispār neatceros vācu valodu, es vispār aizmirstu, kādi tur tie vārdi bija, ja? Es daudz teikšu, es vispār nezinu vācu valodu. Norē. Un tas ir grūtāk, un ko dara cilvēks? Cilvēks pēc dabas ir sliņķis. Patmīlīgs, egoists un sliņķis. Un ko viņš dara? Priekš kā viņam jāpiepūl savas smadzenes? Protams, es labāk runāšu, piemēram, krievu valodā vai kādā citā valodā. Tā kā mīļie draugi, tad varbūt ir vērts līdzīgi, tā ir zinām līdzība, kā latvieši jaunieši, ko viņi dara, viņi savā starpā runā angliski, viņi praktizē angļu valodu, protams, ir otrs grāvs. Latviešu jaunieši ir aizmirsuši latviešu valodu. Jā. Bet, lai nebūtu šis grāvs, bet kas jums traucē savā starpā runāt latviski? Bet runājiet savā starpā latviski. Palīdziet viens otram. Kur ir problēmas? Labi, es nesaku, ka Viktorijai tagad jāiet, ir jāstāv klases priekšā un ar visiem jārunā, starpbrīdī, piemēram, latviski. Tā ir katra cilvēka individuāla izvēle. Bet jums taču ir draugi. Tuvāki draugi. Bet runājiet ar viņiem latviski. Izdariet tā, lai latviešu valodas lietošana tas būtu forši. Tas ir, tā kruti vai tas ir modē vai es nezinu, kāds vārds tur vajag piemeklēt. Līdzīgi un viss. Un tad jūs viens otram varēsiet palīdzēt.
manuprāt, tas ir vislabākais veids, kā jaunieci palīdz jaunieti. Nu, skoloties ir skolotājs, mācības stunda ir mācības stunda. Nu, dariet, kur problēmas? Tā kā tas ir mans komentārs par šiem, un es pieļauju iespēju, ka ir kāda jauniešu daļa, es tikai varu pieļaut iespēju, kuri negrib runāt principu pēc. Ir tāda daļa. Es varu jūs... Jā, nu es zinu, es taču Latvijā dzīvoju, viss kārtībā. Un šī daļa, kur negrib runāt principu pēc, tā ir, diemžēl, tā daļa, kā tika minēts piemēros, un tas nāk no ģimenes. Tas nāk no ģimenes. Diemžēl vecāki neapzinās, un vecākiem tā darīt nevajadzētu. Jo viņi liedz bērnam iespējas apgūt valodu, lai rezultātā iegūtu kvalitatīvu izglītību. Nedrīkst to darīt. Nu, sanāk, ka vecāks noskaņo bērnu pret valodu, kas ir valsts valoda attiecīgi Latvijā. Nu, tad es teiktu tā. Es nedomāju, ka skolotājs ar mācību stundu varēs tā atmodināt šo cilvēku. Nu, mēs varam mēģināt, bet es domāju, tad jums jauniešiem, tiem, kuriem ir, tie, kur ir saprātīgi domājošie, ja jūs redzat, ka vajag to palīdzību, palīdziet tam jaunietim, bet izskaidrojiet savā valodā, klausies draugs un draudze, nezinu, Jānis Pēters tur, Koļa, Vaļa, nav svarīgi. Davai beidz šito te. Nē, nāc, viss ir ok, viss ir es nezinu, kā jūs par savā valodā runāsiet, bet, katrā ziņā tas vēstījums ir tāds, beidz ampulēties, valoda ir jāzina. Ja tavi vecāki ir pret latviešu valodu, bet tā ir viņa problēma. Ja viņi šeit ir gadiem dzīvojuši un nav spējīgi iemācīties valodu elementārā līmenī, tiešām elementārā līmenī, tiešām, tagad tā uzliekam rociņas uz sirds, 30 cik tur gadu laikā, tu nevari iemācīties, tāds elementārs lietas. Es nesaku, ka visiem tagad ir jālasa Rainis, atgriežoties pie Lāčplieša vai oriģināla Andreja Pumpura, bet, pagaidiet, un ja tā notiek, tad tas ir bēdīgi. Es pieļauju iespēju tie vecāki nezinu, ko viņi dara. Es pabeigšu, jo tas, ka ja bērns sāk runāt latviešu valodā vai izzināt latviešu kultūru, tas taču absolūti nenozīmē, ka viņam būtu jāpazaudē sava kultūra. Proti, ģimene var svinēt savus svētkus, kur problēmas? Varbūt ir cits jautājums jāuzdod. Varbūt ir jāuzdod jautājums, ka tikpat nedroši, kā tu teici, kad jūtas jaunieši, ja? Jā. Varbūt, bet es tikai pieņēmums, varbūt ir tikpat nedroši jūtās arī pieaugušie. Tas ir vecāki, varbūt. Es tagad negribu nevienu attaisnot. Varbūt viņi arī jūtas nedroši kaut kādā veidā psiholoģiski. Man ir par šo. Jā, droši. Atvainojos. Vienkārši es gribu to domu pateikt, kamēr es tev nepazaudētu. Jo man ir tāda doma, ka tā var būt, tā kā noticis no tā, ka pirms tā, ka, tas notiek no tā, ka bija pirms tā Padomju Savienība un visi runā krievu valoda. Un tas bija tā kā valsts valoda īstenībā, es īsti nezinu. Es vēsturi nemācu, tāpēc droši nezinu. Nē, es mācu vēsturi. Nē, es nemācu, tāpēc es labi, jā. Un varbūt viņi tā kā gribu, viņam ir ideja par to, ka var to atgriezt, un varbūt jums ir kaut kādas domas par to? Ja kāds naivi domā, kā atgriezt, es teikšu tā, pat teorijā, jā. Tas nav iespējams. Tas nav iespējams, jo tā valsts iekārta, kāda bija Padomju Savienība, tādas vairs nebūs. Jā. Jo tas nav iespējams, tas nav iespējams ne pie kādiem apstākļiem. Mums ir, protams, zināms iezīmes austrumos, kuras līdzinās
tai valsts iekārtai un pārvaldē, kāda bija Padomju Savienība, neapšaubām. Bet es domāju, praksē, iztēlojamies, ko nozīmē Padomju Savienība. Padomju Savienība bez tā, ka tas ir totalitārais režīms, viena komunistiskā partija, tā ir totāla cenzūra, tā ir arī komanda ekonomika. Jā. Kurš tagad gribētu pāriet pie komanda ekonomikas no brīvās ekonomikas? Kurš grib pāriet? Uzņēmēji? Uzņēmēji gribēs pāriet? Nē. Jā. Komanda ekonomika paredz, ko, kas ražo, cik ražo, kā un kad ražo. Jā. Padomju Savienībā privātais biznes bija? Nē, visu kontrolē valsts. Kurš tad gribēs pāriet pie šitās te komanda ekonomikas? Bet Padomju Savienība bez komanda ekonomikas viņa nav iespējama. Jā. Es domāju, ja kāds, bet te ir cits jautājums, tas ir jautājums par cilvēka, ko sauc par sociālo psiholoģiju. Jā. Bērnībā bija forši. Jā, varbūt. Un es gribu atgriezties bērnībā, kaut kas līdzīgs. Jo droši vien viņi nedomā par Padomju Savienību no tā lēnci, par ko jūs runājat. Protams, ka viņi nedomās par to. Jo, piemēram, mana mamma, viņa ir, daudz jaunāk nekā, tādas problēmas bija. Viņa gandrīz, neatceras to laiku. Vēlreiz, cilvēks grib atgriezties kaut kādā savā dzīves posmā. Nav svarīgi, vai tā ir Padomju Savienība, vai tā ir Vācijas Federatīvā republika, vai Vācijas Demokrātiskā republika, pilnīgi vienalga. Labi, ja tev tur ir bijis forši kā bērnam, tas ir viens stāsts, bet ir jau jāskatās tādā kopumā. Tā nostalģija ir, un nostalģija ir pilnīgi normāla parādība. Es domāju, piedošana, jebkuram cilvēkam ir kaut kāds nostalģisks atmiņas. Arī latviešiem ir kaut kāds nostalģisks atmiņas par padomju laiku. Jā. Tikai jautājums, kā viņiem asociējas. Kādam varbūt tā nostalģija ir, tas Liepais dzintars, piemēram, kaut kāds festivāls. Tās nostalģijas jau var būt dažādas. Arī padomju laikos var būt ļoti, ļoti dažādas nostalģijas. Bet tā ir nostalģija, tā ir atmiņa, un cilvēka atmiņa ir ļoti nedrošs vēstures avots. Jo tā ir atmiņa, un atmiņa mēdz transformēties, un nav teikts, ka tā atmiņa tiešām bija tāda, kādu mēs viņu atceramies. Ja cilvēkam būtu iespējas atgriezties paceļot laikā un atgriezties uz to atmiņu ar savu pieaugušo skatu, es domāju, ka tā atmiņa mainīsies. Jā. Nākamais jautājums. Jo vispār es to skatos, un mēs visus jautājumus es viņu neuzdodu, bet mēs to apspriežam jau. Un tāpēc nākamais jautājums ir, kāpēc jauniešiem, kuriem dzimtā valoda nav latviešu valoda, jāiekļaujas Latvijas sabiedrība? Es manuprāt jau atbildēju to jautājumu. Kāpēc? Kāpēc? Latvija mums ir viena, tā ir mūsu valsts. Es domāju, tev pat nevajadzētu būt jautājumam, kāpēc. Tikpat labi var uzdot jautājumu, kāpēc cilvēkam jāmazgājās, kāpēc jātīra zobi. Mēs vispār jūsu viedokli gribam uz to. Nē, tas arī ir mans viedoklis. Tas ir tur nav ko domāt par šo jautājumu, kāpēc. Ja tu negribi integrēties Latvijā, tad tu vari integrēties kādā citā valstī. Ja tu vēlies. Tagad iztēlamies jaunietis grib, integrēties Vācijā. Un integrējies Vācijā. Es domāju, tā ir katra cilvēka brīvā izvēle. Bet te nevar būt jautājums, kāpēc. Ja tu dzīvo Latvijā, kā tu vari dzīvot Latvijā bez šīs te pieminētās integrācijas? Vēlreiz, galvenais, lai atcerēties, ka integrācija nenozīmē zaudēt savu kultūras telpu. Man ir kultūras identitāte, un vēlreiz, mēs dzīvojam globālā laikmetā. Kā būtu, ja, piemēram, Viktorijas, pieņemsim. Dzīvo meitene Viktorijā. Viktorijai mamma nāk no Francijas, tētis nāk no Albānijas. Viktorija dzīvo Vācijā. Kas ir Viktorija? Pēc tēti vai vispār? Kas būtu Viktorija?
Nu, vispār, jā, viņi dzīvo Jā. Vācijā. Jā, viņi dzīvo Vācijā. Nu, tad, ja mēs runājam par iekļaušanos, tad, nu, protams, ka pārsvarā viņa runās, nu, tā kā vāciski. Nu, Iespējams. jā. Un? Un, ja mēs runājam par ģimeni, un ja, piemēram, tur tētis zina franču valodu, viņi mājās runā franču valodu. Varbūt. Jā. Varbūt albāņu Bet mēs nevaram to saskatīt. Mēs to nevaram saskatīt. Jā. Bet es ko ar šo piemēru gribēju pateikt? Nu, tad tai meitenei Viktorijai tā kā vācu valodu būtu jāzina. Nu, vispār jā, tāpēc, ka viņi tur dzīvo. Vai meitenei vārdā Viktorija mēs uzdod jautājumu, kāpēc viņai būtu jāintegrējās Vācijā? Nu, īsti nav jājautā tos. Tieši tā, jo tas ir pašsaprotami. Jā. Bet tajā pašā laikā meitenei Viktorijai, kur dzīvo Vācijā, var būt situācija, ka mājās tiek izkopts gan mammas kultūra, gan tēta kultūra. Jā. Viss, un te ir tā atbilde. Nu tā. Labi, ir saprotams, un noslēgumā aicinu jūs atbildēt uz mūsu podcastu jautājumu, kas jums ir Latvija? Bet jau bija tāds jautājums, ne? Nē, bija par to, kas man asociējās. Ko asociējās, un tagad jautājums ir... Jā, galvenais jautājums, kas jums ir Latvija? Mājas. Tās ir manas mājas. Jā. Un jūsu novēlējums visiem mums Latvijas 105. dzimšanas dienu. Visiem jauniešiem, skolēniem vai... Visai Latvijai, jā. Visiem. Hei, visi Latvija. Mans novēlējums visiem 105. proklamēšanas gada dienām būtu sekojoši. Mīlēt, no sirds mīlēt, cienīt un godāt vietu, kurā mēs dzīvojam, mūsu Latviju, bet darīt to ne tikai svētku reizēs, bet arī ikdienā, domās, vārdos un darbos. Paldies! Lūdzu. Tas bija mūsu Erasmus Plus podcasts. Es tu mēs Latvija. Paldies par uzmanību. Un vēlreiz ciemos bija Pāvils Jūs, Liepājas dzimtas vidusskolas direktors. Un tiekamies nākamo reizi. Jā, visu labu. Paldies, ka uzaicinājāt.